Sveicināti visi, labdien tie, kas mūs vēro tiešraidē. Šodien ir viena no tām pašvaldības savienības tiešraidēm, kurās mēs esam jūs pulcējuši uz ļoti interesantu tēmu, ļoti aktuālu tēmu. Viņa vēl būs aktuāla ne tikai šodien un bija, bet būs arī turpmākos gadus noteikti. Tāpēc, kad informācijas tehnoloģija nozīmīgums un tās visas pavadošās lietas, kas saistās ar drošības risinājumiem, ar visām personu aizsardzībām, ar datu drošībām, ar tehnoloģiju saistītajām nepatikšanām un patikšanām, diemžēl ir darba kārtībā tajos brīžos visaktuālāk tad, kad kaut kas notiek. Un viens no tādiem notikumiem reizēm ir arī vai nu gaidītas vai negaidītas dažādi veidi kontrolas un pārbaudas, kurās mēs varam secināt tos iemeslus, ko mēs esam palaiduši garām, un tās neizdarības vai taisn otrādi tās mūsu paveiktās, uzlabotās labās lietas, ar kurām palielīties. Tāpēc mums šodien ir tāda brīnišķīga iespēja, kad mēs tiekamies ar valsts kontrolas cilvēkiem, kuri bija kādā brītiņā aizbraukuši uz vairākām pašvaldībām, veica revīziju, paskatījās, kādā veidā notiek IT uzskaitas darbi, drošības ievērošanas pasākumi un visas citas aktivitātes, ko jau viņi veica šajā revīzijā. Bija sagatavot arī dažādi dokumenti un ieteikumi, kādā veidā to visu kopumu, kas tika konstatēts kā novēršamais, kā to vērst par labu. Un šajā reizē tad mēs vairāk pievēršamies jau tiem rezultātiem un tām padarītajām lietām, kas pašvaldību pusē būtu jāveic un jāpiestrādā pie tām. Un tāpēc mums ir gan ciemos pašvaldību pārstāvi, mums ir, protams, valsts kontrolas kolēģi, tāpēc došu vārdu viņiem, jo viņi ir galvenie runātāji visā šajā tēmā un galvenie vainīgie, ja mēs tā varam izteikties. Tāpēc kolēģis aizmācīšu pirms mēs sākam, tad stādamies priekšā, ko mēs pārstāvam, un lūdzu, vārds jums. Paldies. Es uzreiz sākšu pateicību Krasovska kungam par radīto šo iespēju runāt ar ne tikai 14 pašvaldībām, kas mums bija revīzijas izlasē, bet ar pārējām 105, kas mums vēro klātienē. Labdien, kolēģi! Un valsts kontrole ierosināja šo diskusiju, lai atskatītos uz paveikto darbu 2014. gadā, un ir pagājuši 3 gadi, un mēs varam teikt, ka situācija pašvaldībā IT jomā ir būtiski uzlabojusies un ir būtiski palielinājusies pašvaldību izpratni par IT jautājumiem, un lai varbūt rosinātu pārējās 105 pašvaldības veikt savu tādu kā IT vides pašnovērtējumu, mēs arī ierosinājām šo diskusiju un aicinājām piedalīties pašvaldības, kuras bija mūsu revīzijas izlasē un ar kurām mēs ļoti cieši strādājām gan revīzijas pierādījumu laikā, gan arī pēc tam ieviešot revīziju ieteikumus. Mazās pašvaldības, neskatoties uz to, ka varbūt pašvaldībā ir 1 vai 2 IT darbinieki, vai varbūt nav pat neviena, jo viss ir nodots ārpakalpojumā, ir spējušas izstrādāt atbilstošo normatīvo vidi un apzināt visu savu IKT saimniecību. Un tas ir noteikti priekšnosacījums efektīvai uzturēšanai. Savukārt lielās pašvaldībās, kurās jau bija atbilstoša IT vide radīta jau iepriekš, bet varbūt nestrādāja tik efektīvi. Tomēr arī lielās pašvaldības saskatīja iespējas uzlabojumiem šajā vidē. Un valsts kontrole pateicas 5 pašvaldību pārstāvjiem, kas atbalstīja mūsu iniciatīvu un šodien ieradās šeit, lai dalītos pieredzē. Un pateicamies Raunas novaddomas izpilddirektorei, Lindai Zūdiņai Stibko, Alojas novaddomas izpilddirektoram, Mārtiņam Kļaviņam, Līvāna novaddomas informātikas daļas vadītājam Sniķera kungam, Rīgas pilsētas pašvaldības IT centra vadītājam Zēģeļa kungam un tehniskās pārvaldes priekšniekam Kukuta kungam, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam IKT jomās Palāna kungam. Varbūt, lai nedaudz apskatītos, kas tad revīzijā tika konstatēts un rezumējot to, ko pašvaldības ir panākušas, es lūkšu savu kolēģi Valdi Kaļupnieku sniegt
īsu prezentāciju. Labdien visiem, kas mūs redz un arī klausās. Un atskatīsimies uz mūsu šo paveikto revīziju, kuru mēs veicām 2013. gadā, uz tās rezultātiem, ko mēs konstatējām, secinājām, kā arī ieteicām pašvaldībai IKT jomas uzlabošanā. Un tātad mūsu revīzijas mērķis, veicot šo revīziju, bija novērtēt programmu nodrošinājumu pārvaldības efektivitāti pašvaldībās un pašvaldību izglītības iestādēs. Mūsu revīzijas apjomā mēs revīzijas pierādījumu iegūšanai veicām gan dokumentu pārbaudes, izvērtējām, gan veicām dažādu veidu analīzi, kā arī veicām faktiskās fiziskās datortehnikas pārbaudes 14 pašvaldību administrācijās, 5 pagastu pārvaldēs, 16 bibliotekās un 24 skolās. Revīzijas procedūras mēs pašās pašvaldībās veicām no 2013. gada aprīļa līdz jūnijam. Detalizēti mēs skatījāmies cauri vairāk kā 700 fiziskās datortehnikas vienības, konstatējot tajā uzstādīto programmatūru. 249 datortehnikas vienībām mēs pārbaudījām maksas programmatūru lietošanas tiesību apliecinošos attaisnojuma dokumentus. Savukārt, ja mēs datortehnikā konstatējām bezmaksas programmatūru, mēs tām arī analizējām licencēšanas noteikumus un šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus. Par revīzijā veiktajām pārbaudēm. Tātad mēs pārbaudas organizējām 4 virzienos. Pirmā bija šī IT drošības pārvaldības organizācija, kur jau mēs skatījāmies pašvaldības izstrādāto IT drošības pārvaldību un tās atbilstību informācijas tehnoloģiju drošības likuma 8. panta prasībām. Nākamais virziens bija programmu nodrošinājuma pārvaldības efektivitāte, kurā mēs novērtējām, vai IT vide pašvaldībās ir viendabīga. Tātad, vai vienas datorfunkcijas izpildē tiek izmantots iespējami mazs programmatūru skaits. Trešais virziens bija programmu nodrošinājuma pati pārvaldība, kurā mēs jau fiziski konstatējām datortehnikā uzstādīto programmatūru un novērtējām tās izmantošanas tiesības atbilstoši programmatūras lietošanas licences noteikumiem un maksas programmatūrām, tātad attaisnojuma dokumenti par tās iegādi. Protams, IT drošība, IT pārvaldība nav iedomājama pēc grāmatvedības, un revīzijas laikā mēs arī skatījāmies IT jomas izdevumus pašvaldības grāmatvedībā, kurā mēs novērtējām grāmatvedības organizāciju un kontroli pār IT jomas izdevumu uzskaiti. Ko tad mēs konstatējām? Pēc revīzijās mēs konstatējām, ka, diemžēl, pašvaldībās lielākoties ir nepietiekama IT drošības pārvaldība, jo nav ieviestas šīs pamata piekļuves kontrolas, līdz ar to tiek radīti riski informācijas sistēma darbībai, datortehnikas darbībai un datu aizsardzībai. Pati programmatūra pārvaldība arī pašvaldībās nebija pietiekoši efektīva. Piemēram, viens konkrēts gadījums, kad datortehnikas aizsardzībai pret datoru vīrusiem vienā pašvaldībā tika izmantotas 11 dažādas antivīrus programmatūras vai to versijas. Protams, šīs vājās IT pārvaldības rezultātā pašvaldībās tika izmantota programmatūra, neievērojot to licencēšanas noteikumos, noteiktos nosacījumus, vai arī par šo programmatūras iegādi nebija pieejami attaisnojuma dokumenti. Līdz ar to kopumā visās 14 pašvaldībās neatļautas programmatūras lietošana tika konstatēta 18% no revīzijā izvērtētajām programmatūrām. Līdz ar to būtībā tiek radīts kaitējums pašvaldības tēlam un tika pakļauta pašvaldība riskiem, kas saistīti ar atbildību likuma priekšā par autortiesību pārkāpumiem, kā arī programmatūras garantiju un tehniskā atbalsta neesamību. Vērtējot to visu grāmatvedībā, mēs ar grāmatvedības uzskaitē konstatējām nepilnības, jo tika nepareizi atzīti IT jomas izdevumi, netika uzskaitīta datortehnika, kas ir saņemta bezatlīdzības lietošanā, kā arī ilgtermiņa ieguldījumos nebija uzskaitīta pašvaldību interneta mājas lapa. Kāpēc grāmatvedībā ir šīs nepilnības un savukārt IT pusē ir nepilnības? Mēs secinājām, ka bieži vien
IT cilvēki varbūt nerunā ar iestādes IT grāmatvežiem, savukārt grāmatvedis iegādājoties, ierakstot grāmatvedībā noteiktas lietas, varbūt nepajautā IT cilvēkam, kas šī ir par programmatūru, kas šī ir par datortehniku, kur man to pareizi būtu iegrāmatot. Ja mēs vērtējam revīzijā sniegtos ieteikumus, tad pabeidzot revīziju 13. gada oktobrī 14 pašvaldībām kopumā mēs sniedzām 169 dažādus ieteikumus IT drošības pārvaldības uzlabošanai, programmatūras pārvaldības sakārtošanai, kā arī grāmatvedības uzskaits pilnveidošanai IT jomā. Uz 16. jūniju 2014. gadā pašvaldības bija apņēmušās ieviest jau 137 ieteikumus no 169. Tomēr, kā rāda grafiks, uz šo datumu, diemžēl tikai 42% bija ieviesto ieteikumu. Pārējie tātad ieteikumi bija vai nu ieviešana uzsākta, vai arī pašvaldības nebija sniegušas informāciju par darbu ar šiem ieteikumiem. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka 3 gadus pēc revīzijas beigām mēs redzam, ka 97% no visiem revīzijā sniegtajiem ieteikumiem ir ieviesti. Un mēs varam droši teikt, ka 13 pašvaldības ir 100% ieviesušas visus ieteikumus, savukārt viena pašvaldība turpina atlikušo ieteikumu ieviešanu līdz 17. gada janvārim. Un tas ir atkarīgs no tā, ka pašvaldībā ir ļoti liels datortehnikas apjoms, kas ir jāpārskata cauri. Ja mēs veicam analīzi par to, kuri ieteikumi tika ieviesti visilgāk, tad grafikā mēs esam atainojuši tos skaitļus pret šīm dažādām mūsu ieteikumu grupām. Un no grafika ir redzams, ka visvairāk laika ir prasījis ieviest ieteikumus tieši par programmu nodrošinājumu pārvaldības uzlabošanu. Tātad datortehnikas audits, licenzēšanas noteikumi un tādas lietas. Pēc grafika mēs šo skaitli rēķinājām tā. Pašvaldība sākotnēji noteica vienu termiņu, faktiski pašvaldībai ieteikumu ieviešana prasīja lielāku laiku, un grafiks ataino dienu skaitu no sākotnēji apstiprinātā ieviešanas termiņa līdz faktiskajam ieviešanas termiņam. Tātad mēs redzam, ka programmu nodrošinājumu pārvaldībai tās ir pat 258 dienas, savukārt visātrāk pašvaldības tika galā ar IT pārvaldības efektivitāti 190 dienās un grāmatvedības jautājumiem. Ja mēs skatāmies konkrēti uz to, ko pašvaldības ir izdarījušas, lai ieviestu mūsu sniegtos ieteikumus, tātad par IT drošības likuma prasību ievērošanu pašvaldībās tika noteikti atbildīgā persona par IT drošības pārvaldību, tika izstrādāt vai pilnveidot esošie IT drošības noteikumi. Pašvaldības veic arī šo likumā noteikto IT drošības pārbaudi. Bija gadījumi, kad pašvaldības to veica pašu spēkiem vai ir piesaistīja ārpakalpojumu. Papildus tam pašvaldībās tika veikta darbinieku instruktāža IT drošības jautājumos, kā arī atbildīgie darbinieki apmeklēt CERT.LV apmācītās apmācības. Ko pašvaldības ieguva? Tātad viņām bija skaidra atbildība par to, kas atbild par IT drošības pārvaldību. Bija noteiktas prasības, kas mums ir jāievēro, lai nodrošinātu IT drošības pārvaldību, kā arī tika izglītoti darbinieki. Attiecībā par pašu IT drošības uzlabošanu pašvaldības ļoti aktīvi strādāja un pārskatīja ikdienas datortehnikas lietotājiem darbam nepieciešamās tiesības, jo revīzijā mēs konstatējām, ka lielākā daļa no darbiniekiem strādā ar administratora tiesībām, lai gan ikdienā šīs tiesības viņiem pilnībā nemaz nav nepieciešamas. Kā arī šiem lietotājiem tika konfigurētas ierobežotas pieejas tiesības un noteikti unikāli lietotāju vārdi. Papildus tam arī pašvaldībās tika izstrādāt datortehnikas un programmatūras nomaiņas plāni, kā arī pārskatīt iespēju turpmāk veco, jeb neatbalstīto programmatūru izmantot mazāk kritiskās darba vietās. Jo uz mūsu revīzijas veikšanas brīdi tika beigts atbalsts
pašvaldībās visvairāk izmantotajai operētāju sistēmai Windows XP, kā arī Office 2003, un pēc revīzijas beigām faktiski pašvaldības apzināja šo situāciju un spēja izstrādāt datortehnikas nomaiņas plānus. Attiecībā par IT pārvaldības uzlabošanu pašvaldības veica ļoti apjomīgu darbu, un faktiski viņas veica datortehnikas un programmatūras inventarizāciju pie sevis uz vietas. Inventarizācijas rezultātā pašvaldībās tika konstatēta un salīdzināta programmatūra ar grāmatvedības datiem un uzskaitas dokumentiem, kā arī daudzās pašvaldībās tika izveidoti atsevišķi programmatūras reģistri, kas vienkāršo būtībā nākotnes IT uzturēšanu, plānošanu un ikdienas darbus. Šeit ir prezentācijā arī piemērs, kāds varētu izskatīties šis vienkāršots programmatūras reģistrs. Kā arī, lai nodrošinātu viendabīgu IT vides izveidi, pašvaldībās tika noteikts datortehnikā izmantojamo standarta programmatūru saraksts. Un faktiski tātad tika apzināti izmantotā programmatūra un veicināta IT vides, viendabīga IT vide un tās uzturēšana. Ieteikumos par neatļautas programmatūras izmantošanas novēršanu pašvaldībās tika veikti šie datortehnikas programmatūras auditi, kurā pašvaldība jau pat identificē izmantoto programmatūru un pārbaudīja, vai par programmatūras iegādi ir pieejami attaisnojuma dokumenti, savukārt bezmaksas programmatūra gadījumā vai programmatūras bezmaksas lietošanu atļauj konkrētās programmatūras izmantošanas licenču nosacījumi. Klasisks piemērs, piemēram, Microsoft Essential antivīrus programmatūra ir atļauta izmantot mājas vajadzībām, savukārt pašvaldību iestādēs šīs programmatūras izmantošana nav atļauta pēc licences noteikumiem. Un, protams, ja pašvaldība konstatēja šo neatļauto programmatūru, viņām no datortehnikas tā bija jādzēš. Audita rezultātā tika apzināts faktiski pašvaldībā esošais datorprogrammu parks un ir skaidrība par to, vai mēs drīkstam lietot konkrēto programmatūru vai nedrīkstam. Skatoties IT jomas izdevumus pašvaldībās un pēc mūsu ieteikumu ieviešanas, pašvaldībās tika pilnveidoti iekšēji normatīvi akti par grāmatvedības uzskaiti, pareizai IT jomas izdevumu uzskaitē, nemateriālo ieguldījumu uzskaitē un datortehnikas komplektējošo daļu uzskaitē. Pašvaldībās ļoti cītīgi tika strādāts ar datortehnikas ar piegādātājiem, lai nodrošinātu to, ka datortehnikas un programmatūras piegādes dokumenti satur pilnīgu informāciju par datortehnikas komplekta sastāvu, datortehnikas sastāvā ietilpstošo vai atsevišķi piegādāto programmatūru un to skaitu. Jo pirms mūsu revīzijas nereti bija tādi gadījumi, kad datortehnika tika iegrāmatota vienā ierakstā komplekts 1, komplekts 2, bet kas ir šī komplekta sastāvā, ir vai nav programmatūra, to neviens nemācēja pateikt. Kā arī beidzot tika uzskaitīta bezatliecības lietošanā saņemtā datortehnika, šis bija gadījums no biblioteka puses, kad bibliotēkām bezatliecības lietošanā tika nodoti Kultūras ministrijas projekta 3. tēva dēla ietvaros iegādātā datortehnika, un pašvaldības nebija uzskaitījušas to tā kā savā grāmatvedības uzskaitē. Kā arī pašvaldībās tika novērtētas un uzskaitē ņemtas pašvaldību interneta mājas lapas. Un līdz ar to beigu beigās tātad tika pilnveidota IT izdevuma uzskaite, bija precīzi un pilnīgi attaisnojuma dokumenti, mājaslapa bija kā nozīmīgs IT resurss un tika uzskaitīta arī grāmatvedībā visa izmantotā datortehnika. Tā bija mūsu atskats uz revīzijas rezultātiem un tālāk došu vārdu
Jā, tas bija nelielais atskats, un varbūt šobrīd šajās 10 minūtēs tas viss likās ļoti vienkārši, bet es domāju, ka tam apakšā stāv ļoti būtisks darbs, kas tika veikts pašvaldībās, un arī es pieņemu nozīmīgi gan laika resursi, gan arī cilvēku resursi, kas tam tika veltīti. Un līdz ar to es būtu ļoti pateicīga, ja jūs dalītos savā pieredzē, varbūt par šīm konkrētajām jomām, ko mēs minējām, drošība, programma nodrošinājums, vide un grāmatvedība, ja jūs dalītos savā pieredzē, kas bija tie laikietilpīgākie darbi, varbūt darbi, kurus neizdevās realizēt sākotnēji paredzētajos termiņos, bet tomēr tika rasti risinājumi, jo šobrīd mēs esam diezgan skrupulozi prasījuši no pašvaldībām dokumentāciju, lai saprastu, ka tiešām šie ieteikumi ir ieviesti pēc būtības. Arī mums ir bijusi noteikti diezgan bieži un raita sarakste, un mēs prasam ar vien detalizētākas informāciju līdz pat ekrāna izdrukām, kas apliecinātu to, ka mēs vairs neredzam kaut vai Essential antivīrus programmatūras datortehnikas. Jā, varbūt es lūkšu jūsu komentārus. Es saprotu, Linde jau ir gatava. Sāksim ar to, kad labdien Raunas novada pašvaldība izpildirektora Linda Zūdiņa-Sivko. Es piedalījos no paša sākuma valsts kontrolas revīzijas uzsākšanā mūsu pašvaldībā. Un faktiski pie mums arī tas viss, par ko Kaļupnieka kungs runāja, bija atrodams. Un droši vien mūsu piemēri arī tur ir. Bet tad sāksim ar to, ka mūsu pašvaldībā nemaz nebija atsevišķi IT speciālisti. Mēs pirkām ārpakalpojumu, kas bija arī, manuprāt, ļoti liels mīnus pašvaldībai. Jo iespējams, ka ārpakalpojums nenodrošina tik kvalitatīvu servisu un programmu nodrošinājumu un uzskaiti, kā to dara cilvēks, kas ir pastāvīgā darbā tikai pašvaldībā. Šobrīd mums jau šos 3 gadus pie mums darbojas, mums ir atsevišķi IT speciālists, un visi šie jūsu 4 nosauktie pārvaldības principi ir faktiski ieviesti, kas aizņēma visilgāko laiku un arī prasīja vislielākos resursus. Tas, protams, ir datortehnikas nomaiņu, programmatūra iegāde, licenču iegāde, un pārējais bija tikai darba jautājums. Paldies, jums ir ļoti pozitīva pieredze. Labi. Jā, kā varbūt Alojā veicies? Jā, tad varbūt tieši labi, ka Aloja runā uzreiz aiz Raunas, jo Aloja arī ir ārpakalpojums IT jomā, un šeit es gribētu oponēt, ka tas varbūt ir drīzāk pat labāk, jo ārpakalpojums bieži vien, lai būtu konkurētspējīgs, varbūt apmāca savus speciālistus tādā līmenī, kā kaut kādas reģionālas pašvaldības savu speciālistu nekad neapmācītu. Un otrs, kas ir reģionālās pašvaldības, iespējams, ka tas IT speciālists, tas ir tāds, kadru veiksmes stāsts. Ja ir paveicies un ir labs kadrs, tad viss ir kārtībā, bet ja nav, tad nav. Tāpēc es šoreiz gribētu teikt, ka mūsu ārpakalpojums ir, manuprāt, ļoti kvalitatīvs, un tātad izvēlēto uzņēmumu neminējuši, tad droši vien ir sensitīvi dati. Un arī mums bija visas valsts kontrolas minētās šīs lietas, kas ir jānovērš. Negribētu teikt, ka līdz tam nekas nebija sakārtots un tagad ir sakārtots. Tas ir tāpat kā Rīga nekad nav gatava, un tā pārbauda no malas, mēs to vērtējām ļoti pozitīvi, jo sevišķi, ja rezultātā ir nevis represijas, bet ieteikumi, mēs zinām valsts kontrolas imidži, varbūt, teiksim, tā kā joks. Tad katrā ziņā mums tas ļoti palīdzēja, un no valsts kontrolas jāatzīmē, ka sadarbība bija ļoti pretīm nākoša, un mēs būtu priecīgi, ja viņi arī atbrauktu vēl kādreiz uz kādu citu veidu pārbaudi, jo katrā ziņā tas ir skats no malas un tas palīdz dzīvot. Runājot atkal par IT jomu, drošību tieši gribu īpaši uzsvērt, jo arī mums nebija šie nodalītie lietotāju konti, tātad līdz tam katram bija iespēja uzinstalēt, ko vien grib, un tas tiešām sagādāja liels problēmas datorspeciālistam, jo datora apkope viņam 90% no laika aizgāja ķeksēt ārā visādas mistiskās programmiņas, kas ir parādījušās sevišķi izglītības iestādēs, kur bērni ir gudrāki bieži vien par pieaugušajiem. Un tā, ka jā, tagad ir ierobežotie lietotāju konti, un tas uzlabo šo darbu. Un otrs praktiskais ieguvums ir šī datortehnikas atjaunošana, jo pēc pārbaudas mēs brīvprātīgi piespiedu kārtā bijām spiest mainīt lielu datortehnikas vienību skaitu, un 2 gadu laikā
Man liekas, mēs esam ieguldījuši 80 000 eiro, kas priekš mūsu novadu un apjomu tas ir daudz. Un, protams, te ir nākošais risks, jo tas nozīmē, ka mums pēc kādiem 5-7 gadiem, kad datortehnika būs atkal amortizējusies, atkal būs vienlaicīgi liels apjoms jāiegulda. Vislabākais būtu katru gadu kaut kādu gabalu nomainīt. Nu, jā, tas arī bija tas nepatīkamākais. Nu, runājot par šiem drošības, tiem certifikātiem un tām lietām, nu, mums bija tieši sanācis tā, ka tieši beidzās tekošā pakalpojuma iepirkums un valsts kontrolas ieteikums bija ļoti viegli ielikt jaunajā iepirkuma procedūrā. Un tas tādā ziņā nekāda problēma nebija ne ar laika nobīdēm, ne ar ko. Nu, jā, gaidam atkal. Un kā jums veicas ar ārpakalpojumu darba uzraudzību, ņemot vērā to, ka varbūt nav domē specifisku IT zināšanu? Kādā ziņā darba uzraudzību? Nu, tātad šobrīd ārpakalpojums atbild par drošības uzturēšanu, par lietotāju kontu administrēšanu. Teiksim, kas ir plus šajā gadījumā ārpakalpojumu sniedzēja tīri darbinieks fiziski. Viņš dzīvo mūsu novadā. Viņš atbild par lielu reģionu, man liekas, ļoti dziļā vidzemes daļā, pat līdz Cēsīm un līdz pat Madonai, ja nemaldos, es nezinu no galvas. Bet viņš dzīvo Alojas novadā. Tas nozīmē, viņš vienmēr dienu var sākt un beigt ar mūsu kā klientu. Līdz ar to mums ir negodīgas priekšrocības varbūt pret citiem viņa klientiem, un man liekas, ka viņš arī pie mums pavada lielāko daļu savu laiku. Vismaz tā sajūta ir tāda, ka tad, kad vajag, viņš ir klāt zibenīgi vai tajā. Es nejūtu atšķirības starp to, ja cilvēks būtu uz vietas un cilvēks ir ārpakalpojumā. Mums ir paveicies tad, jā. Jā, tiešām. Jā, bet jums ir paveicies, ka jums izdevās šādu cilvēku noalgot. Jā, mums šobrīd ir tiešām ļoti atbildīgs un apzinīgs IT speciālists, un arī vakardien pārunājot visus šos te ieviešanas punktus pa detaļām. Nu, mums nav tā, kad atnāca kontrole, aizrādījamies, ieviesām un aizmirstām. Tas mums notiek šīs te pārbaudes sarunas ar darbiniekiem. Instruēšana notiek katru gadu, jo ieviest un aizmirst ir viens. Jā, nu jāpiebilst to par Alojas novadu, ka tas gan daļai saistās ar šo pārbaudi, bet arī tomēr saistās E-indeksa pētījumā. Mēs 15. gadā esam no mazajām pašvaldībām, ja nemaldos, straujāko kāpumu. Mēs esam pirmie. Nu, bet kādu vienmēr vajag to var noķert, bet mēs esam tagad 7. no 50, kurš tur vietas. Mēs mazajās esam. Jā, tā, ka ir uz ko tiekties, bet katrā ziņā kāpums ir labs. Un šobrīd es teiktu, ka mēs esam tā teikt up to date šajā jomā. Jā, laikam tas izskaidro, kāpēc šajā diskusijā nekas vairāk ir tehniski, ka piedalās izpilddirektori. Tas jautā, tad ir priekšnosacījums tam, ka IT joma tiek attīstīta. Tā viena no prioritātēm. Varbūt Līvāna, novada pašvaldību. Labdien. Nu, es uzreiz varu teikt, ka tad, kad mēs saņēmām vēstuli, ka notiks tāda revīzija, no vienas puses es kā IT vadītājs es biju priecīgs, jo es jau sapratu uz priekšu, ka tas būs, nu, neteikšu, ka mums nekas nenotika, bet tas būs grūdienis uz priekšu lielāks kaut ko darīt vairāk. Un, kā saka, vieglāk iet un runāt ar domes vadību, ar iestāžu vadītājiem. Un faktiski mūsu novadā tā situācija varbūt tās arī mazliet atšķirās no citiem, jo mēs esam novads, kas atdalījies no kādreizējā rajona, un līdz ar to tā IT saimniecība, no kāda mums viņa bija, tāda bija. Un tāpat mēs vieni no pirmiem, kas centralizēja grāmatvedību, gan iestādes līdz ar to un paņēmām visas tās, faktiski tos dzelžus, kas tur uz vietas bija, un kā viņi tur bija uzskaitīti uz to brīdi, tā tas arī bija. Un mums faktiski viņus bija tādus arī jāpārņem. Un lielākās problēmas jau arī tur bija, un faktiski mēs arī neko neslēpām, un es pat varbūt tās speciāli tieši aizvedu, kur tās problemātiskākās vietas bija, un tāpēc viņas arī pārskatā arī parādījās. No otras puses varēs visu skaisti aiziet parādīt tikai tur, kas viss ir, un varbūt tās mums vispār nekas nebūtu atrast, bet tā nebūtu, protams, jo atzīšos, kas mums dokumentācija droši vien nebija kāds sakārtota, un par
programmatūru es jau minēju par tām licencēm, jo atzīšos, es faktiski strādāt sāku pašvaldībā un atnācu, un man diezgan laba bagāža bija ar tieši programmatūras licencēšanā, un to jomu es ļoti labi pārzinu, un tāpēc faktiski tās problēmas bija jau zināmas. Bija grūdienis vienkārši to visu kārtot. Protams, kā vienmēr, naudas tik, cik ir, un uzreiz, piemēram, nolicenzēt visu nebija iespējams, un paralēli vēl, ja domes vadībai jāizvēlas, pieņemsim, vai skolā izremontēt ēdnīcu vai nolicenzēt programmatūru, tad te ir dilemma, kas ir svarīgāks PVD, vai aizvērst ciet septembrī to ēdnīcu, vai slēdzam dators ārā. Lūk, un no tādiem vēl, kā saka, piemēriem, ko šeit jau pieminēja par tiem pašiem grāmatvedības uzskaites par komplektiem UTT, OTT, te droši vien man arī akmens drusciņi jāiemet, nezinu, ministriju kaut kur tādā augstākā līmenī, jo, piemēram, no izglītības ministrijas, kas kādreiz tika saņemti tie projekta datori, viņi tika piegādāti komplektos. Pēc tam tu saproti, kas tur tika piegādāts. Otrkārt, viņi tika piegādāti, faktiski es personīgi uzzināju, tad, kad viņi jau tika uzlikti skolā. Kā viņi tika integrēti, viņi faktiski netika integrēti mūsu tajā struktūrā. Jā. Pēc tam tad ejties galā, kā tas viss notiek. Jā. Un tāpatās ar trešo tēva dēlu Microsoft programmatūra tika uzdāvināta. Es līdz šim brīdim neesmu redzējis nekādu dāvinā līgumu, ne pieņemšanas, nodošanas, neko. Zvani viņiem, kā to uzskaitīt. Jūs taisiet komisiju, novērtējiet OTT. Jāsāk jau no paša sākuma tomēr, manuprāt, nezinu. Vismaz līdz mums tas nav atnācis, nezinu, varbūt tās kaut kur citur tas ir, bet es neesmu redzējis. Un tāpat par, tas jau nav kā saka, bet tas ir jāstrādā, kā es arī jums vēstulē biju norādījis par pavadzīmēm. Šobrīd ir uzlabojies, ka tur vismaz norādā, kas ir iekšā, jo citreiz arī bija dažas pavadzīmes atnāk tikai, tur dators tāds no tāda kataloga, viss. Labi, es varu piedrukāt klāt, bet no otras puses man jau gribētos arī redzēt, kas tam lācītim ir vēderā, kāds procesors, cik rams ir, tam līdzīgi. Varam mēs jau katru reizi arī taisīt kaut kādu komisiju, sarakstīt, kas tur bija iekšā. Bet tas viss ir papildus darbs. Te mums kopīgi visiem jāstrādā, jāaudzina vienam otras, lai tas viss notiek pareizi un labi un, nezinu, ērti priekš visiem. Un kā mēs te iepriekš vēl pirms tiešraidis, kā runājām, par tiem saprotamiem piemēriem, jā, tas tiešām tā ir vajadzīgs gan priekš IT cilvēkiem, gan grāmatvedībai, jo tagad jau sanāk tā, ka IT cilvēks bez grāmatvedības zināšanām gandrīz vai jau vairs nevar būt, jo viņam grāmatvedībai jāskaidro, kā tas ir jāgrāmato pareizi. Tāpat grāmatvežiem varbūt tās vajadzētu, nezinu, kaut kādus vairākus seminārus taisīt, kā to programmatūru pareizi grāmatot, jo, ja viņam sāc stāstīt, ka tur ir servera programmatūra ar software assurance, kas tur pēc tik gadiem tur tiks atjaunināt, tad viņš uz tevi skatās tā, domā, kur es tagad to visu likšu? Kā es to grāmatošu? Tā kā, kopā jāstrādā, un būtiskākais, kas ir iegums, ko es vēl beigās gribēju teikt, ka, jā, man ir šobrīd vieglāk runāt ar domes vadību par kādiem līdzekļiem, saprot, ka vajag, es domāju, ar laiku tas ar vienu uzlabosies un uzlabosies. Tā būs pieredze. Jā, jūs ļoti korekti atzīmējāt, ka IT cilvēks ir kļuvis ne tikai par uzturētāju, par drošībnieku, varbūt pat grāmatvedību pārzina. Manuprāt, tas lauciņš ir nodalāms tādējādi, kad grāmatveži skaidri zina, kas ir ilgtermiņa ieguldījums, kas ir nemateriālais ieguldījums, un grāmatvediem būtu jāuzdod īstie jautājumi IT cilvēkam, lai saprastu, kurā pozīcijā, piemēram, konkrētais programmatūras atjauninājums vai arī
izmaiņas informācijas sistēmas funkcionalitātē būtu jāuzskaita. Nu, tātad caur jautājumiem un IT cilvēks sniedz atbildi, cik mēs viņu ilgi lietosim, cik šīs izmaiņas ir būtiskas vai ietekmē pamatkodu. Uzreiz var saprast, vai tas ir ilgtermiņa ieguldījums, vai tas ir norakstāms. Tā kā, bet, nu, kā jūs minējāt, mums sadarbība ar grāmatvedību ļoti laba, un mēs mācāmies kopīgi. Tā ir. Jā, ļoti labi. Ventspils pašvaldības Palankungs. Es vairāk, kā pēdējais runātājs, laikam mazliet to idili, kas šeit izskanēja, mēģināšu pajaukt ārā. Jo te bija tā, ka mēs ieviesām ieteikums un tagad skaisti labi dzīvojam tālāk. Jāsaka, mēs neesam apmierināti ar sasniegto, kas mums šobrīd ir izdarīts, un darbs vēl ir cik daudz līdz tam. Faktiski, par ko mēs runājam? Par 3 dažādām lietām. Viens ir tas, kad ir kaut kāds aprīkojums, tur ķermenisks, bezķermenisks, kaut kādas materiāli tehniskas lietas. Otra lieta tā tad ir cilvēki, kas ar to ir saistīti, lietotāji vai kaut kādi speciālisti. Un trešā lieta ir kaut kādas procedūras, procesi, ar ko viņi strādā. Un kas attiecās uz visu drošību un tādām lietām, tad tur, kur mēs esam vis tālāk no savu, teiksim, tā mēķi, ko mēs gribētu, ir tas, ka mums nav šobrīd vēl aizvien pilnībā izdevies ieviest procesos objektīvi izmērāmus kontrolas mehānismus, vēlams izmērāmus automātiski. Un tas pats piemērs te par to, kas lācītiem vēdarā, ja datoram sastāvā, mēs šobrīd to, teiksim, monitorējam attālināt automātiski, kas ir tā kā pozitīvais piemērs, ja tur kāds kaut ko būtu izrāvis vai pārskrūvējis, mēs to vienkārši automātiski ieraudzītu. Un tiktu pacelts kaut kāds tur paziņojums tam, bet par ļoti daudzām tēmām tas tā nav iespējams. Otra lieta, ar ko mēs sadūrāmies, ir, ja jūs pirmīt kā reiz pieminējāt, ka tā kā grāmatvedim ir skaidrs, kas ir kas, es gribētu oponēt, tur ir dziļš purvs. Ja mēs runājam par, teiksim, to, ka mēs programmatūru kā tādu patiesībā neiegādājamies, mēs iegādājamies noteiktas tiesības uz autoru šo te darbu, un tad, kad tur sākās visādi uzlabojumi, papildinājumi, uzturēšanas, tad kas tur maina vērtību, kas nemaina vērtību, cik ilgi tur kā amortizējās, kas tur kur notiek, tur, man liekas, ir diezgan daudz vēl darba tieši, lai saklasificētu to. Tie formulējumi, kādi šobrīd ir atrodami normatīvajos aktos, kas attiecās uz šiem objektiem, pa kuriem mēs IT pasaulē saduramies, manuprāt, ir neprecīzi izplūduši, un tur IT cilvēks neviens nav tūmā stāvējis, tā kā viņus rakstīja. It īpaši, ja mēs sākam runāt par virtuāliem serveriem, par visādām virtualizācijas lietām, mākoņu pakalpojumiem, kas tur, kā tur, jā, kurā brīdī, kas sākās, tur man šķiet ir ļoti daudz darba vēl. Nākošais aspekts, kas ir tas, ka faktiski Latvijā ir 3 līmeņu pašvaldības. Viena ir Rīgas doma, sēž mums tā teikt ārpus kadrā ar to vien, ka viņi ir vieni, lieli un tādas vajadzības un prasības, kā ir viņiem, nav nevienam citam. Ir administratīvā struktūra, tur ir zaros, ir sazarota, ir viss kaut kas cits. Tad ir tā, teiksim, nosacīt pārējās Latvijas lielās pilsētas, kuriem arī ir kaut kādas, teiksim, tās diezgan daudz apakšā iestādes, kapitāla sabiedrības, kas veic kaut kādas deleģētas funkcijas, kuriem arī ir gana daudz šī lieta, kas ir jāpārvalda. Un tad trešais līmenis ir visi pārējie, kuriem ir vissmagāk, jo, ja Rīgas doma var tērēt kaut kādu resursu, lasīt tur normatīvos aktus, viņiem ir juridiskais korpus, kas tur var kaut ko līdzēt, izprast tam līdzīgi. Tam maziņajiem jau nekā tāda nav. Viņiem lasīt tur visus, kas attiecās tagad jaunās Eiropas Savienības regulas, tur pa personu datu aizsardzībām, pa drošībām, pa vēl kaut ko. Un tas pats, cik mēs bieži normāli cilvēki lasam kaut kāds ANO dokumentus izdot. It kā attiecās uz visiem, bet tas ir kaut kas tāls, kaut kas abstrakts. Un šeit faktiski ļoti skaudri parādās tas, kad ir ļoti efektīvā veidā tiem cilvēkiem jāpasaka, kas ir tas, kas ir uz viņiem attiecās, kas ir viņu sasniedzamās lietas un kā viņi var izmērīt to sasniegšanu, kad tur ir ok daudz maz. Un te, man liekas, ir tāds liels darbs gan no valsts kontrolējušo institūciju puses, gan arī no, protams, teiksim, sabiedriskā organizācija puses, gan arī no šo te firmu pārstāvjiem, kas Microsoftiem un Oracliem un tādiem, kas šīs te galvenās licences piegādā.
Bet kas būtu, man šķiet, arī tāds atzīmēšanas vērts, ir tas, ka šobrīd auditori, kas, protams, pārbauda katras pašvaldības uzskaitas, tur visu pilnību un kārtību un tam līdzīgi, arī nepilnīgi saprot šīs lietas. Un faktiski viņi varētu būt kā instruments, valsts kontrole izdarīja brīnišķīgu darbu, bet es neticu, ka jūs spēsiet apsekt visu to lauciņu, tā teikt, ar visām 117 pašvaldībām, ar to, ka tas ir katru gadu, bet auditori to izdara. Un tad līdz ar to varbūt, kad ir kaut kāds papildu mehānisms, ka caur auditoriem var nodefinēt arī kaut kādas minimālās kontrolas, no tā skatu punktu, protams, skatoties, kurām savukārt viņi būtu tie nesēji, kas viņus līdz pašvaldībām var aiznest. Un pēc tam jau kontrolēt, vai tur kaut kas notiek, nenotiek. Apmēram tādas pārdomas. Jā, man liekas, ļoti, ļoti laba piezīme attiecībā uz sadarbību ar zvērinātajiem revidentiem, ka varētu veicināt, kad arī zvērinātie revidenti paskatās šīs te IT varbūt pamata kontroles. Jā, šobrīd man arī grūti spriest par kapacitāti, bet mēs noteikti to kontrolē pārdomāsim, jo mēs katru gadu tiekamies ar zvērinātiem revidentiem, kas revidē konkrētās pašvaldības, kas ir mūsu revīzijas izlasē. Līdz ar to, jā, mēs šo pārdomāsim. Paldies par ideju. Varbūt kaut kādas vadlīnijas var izstrādāt un iedot visiem. Jā, paldies. Rīgas pašvaldība tikā pieminēti. Jā, Rīgas pašvaldība. Es mēģināšu kaut kā pa vidu iespraukties starp mazajām pašvaldībām, starp Ventspili. Un varbūt, ka es teikšu tā, ka protams, nav tik ļoti optimistiski, bet arī nav pesimistiski. Tad, kad mēs saņēmām šo ziņu, ka nāks valsts kontrole mums revidēt licences, jo pamatā bija licenču jautājums, mēs, protams, palicāmies. Bet mēs bijām gatavi tam. Mēs vairākus gadus pēc kārtas jau gājām uz to, kad mēs zinām, ka licencēšanas jautājums tas ir numur 1. Tur var arī uz lieliem tūkstošiem ielidot, kā saka. Īpaši ņemot vērā to, ka ja Rīgas pašvaldībā kopumā ir virs 12,000 datoru vienību. Jā, un mēs uz šo rezultātu gājām arī pakāpeniski. Pirmām kārtām viss sarežģītākais mums bija panākt to, lai iemācītu administrators, pāraudzinātu respektīvi IT cilvēkus. Par to, ka viņi ir nevis IT cilvēki, tipisks administrators, jā, karalis un dievs visam. Bet tomēr viņiem būtu jābūt arī ar tādu tā kā strateģiskās attīstības domāšanu IKT jomā. Jāsaprot to, ka piemēram, parasts administrators. Viņš nedrīkst novilkt kaut kādu programmatūru, kas viņam ir ērtāk. Viņš nedrīkst viņu uzlikt, viņš nedrīkst viņu lietot, kā arī viņam tomēr būtu jāsako līdzi arī visam pārējiem tīklam, un jābūt tā kā tādam kontrolierim. Bet es tā kā minēju, ka mums ir virs 12,000 vienības datortehnikas. Tad šis, tas viens, ne 10, ne 20 administratori tādu apjomu nevar pacelt. Un tāpēc ļoti sen es teicu saviem darbiniekiem to, ka mums beidzot ir jāpanāk tas, ka nevis administratori tagad būs tie, kas tagad skraidīs riņķī un tagad meklēs tās problēmas, bet lai sistēma strādā cilvēku vietā un sistēmas, lai būtu pakļautas tiem cilvēkiem, lai cilvēki vada tās sistēmas. Mums, piemēram, jau ļoti sen ir ieviests šis secējums,
ar kuru palīdzību, kur mēs visu laiku audzējam dažādas lietas. Tad ar šo te rīku mēs gan pārvaldām datorparku, gan kontrolējam jauninājumus, kontrolējam antivīrusu padarīšanas visu. Plus vēl mēs pielikām vēl papildus rīku, kas palīdz, ar kuru mēs varam papildus izkontrolēt arī programmatūras licencēšanas jautājumus, varam izanalizēt dažādas tās licencēšanas politikas. Un tad slaidā bija viena tabuliņa, kur tā kā uzskaita, ja, tad, kura programmatūra, kad beidzas, kad ir jāatjauno tā tālāk. Tad mēs ar šo sistēmu arī to kontrolējam. Jā. Un vēl Rīgā ir kas? Rīgā ir jau kāds 2-3 gadus. Mēs mazliet tā kā pārorientējamies drusku savādāk. Mēs pārējām uz tādu kā pakalpojumu orientētu organizāciju. Mēs esam pārgājuši. Un, protams, vislielākā problēma bija piesaistīt un arī ir piesaistīt finansējumu datorparku atjaunošanai un arī citu pārējo resursu atjaunošanai. Līdz šim ir bijis tā, ka visa pašvaldība uzskata to, ka par to atbild ITC šajā gadījumā, Informācijas tehnoloģiju centrs. Par to ir jāgādā ITC, tā kā ITC tas būtu, Informācijas tehnoloģiju centram tas būtu viss vajadzīgs. Jā, mums vajadzīgs ir tādā mērā, mēs saprotam to, ka pašvaldība attīstās ar informācijas tehnoloģiju tā kā lietām daudz straujāk nekā bez tām IT lietām būtu. Mēs tādā mērā esam tur iesaistīti. Jā. Mēs, protams, plānojam tātad centralizēt šo te vispār IKT jomu pašvaldībā, kādā veidā tam būtu jāvirzās, bet tomēr to vajadzību mums pasaka biznes. Un biznes, tas mums ir tātad attiecīgās nozares, par kuras mēs tā kā apkalpojam. Jā, kopumā ir tā, ka, ja mēs skatāmies, kāda mums praktiskie iegūmi no šīs te kontrolas. Jā, mums beidzot ir konkrēti izveidot IKT drošības pārvaldība, tad pārvaldnieks. Tas ir liels plus, jo tādā veidā, tātad caur šo organizāciju attiecīgi naudas devēji daudz efektīvāk saskata, ka tiešām tā nauda vajadzīga. Un es ceru, ka būs rezultāts. Protams, arī tātad šo te tehnisko resursu atjaunošana arī būs veiksmīgāka. Es tā ceru, un es arī jau nedaudz saskatu, kad viss notiek. Vislielākā problēma bija tas, ka mums tā kā Rīgā ir tā IKT lieta sadalīsies tā kā divās daļās. Viena daļa ir pašas struktūrvienības, Rīgas domas struktūrvienības, un otra daļa ir Rīgas skolas un izglītības iestādes. Tas, kas attiecās uz pašvaldību, tur tā situācija bija jau pirms jūsu atnākšanas jau bija sakārtota pa 90%. Tai skaitā arī kaut vai tas elementārais pavadzīmē atšifrējums, ka tur ir licence, pieņemsim Windows, tur Professional. To mēs zinājām. Vislielākā problēma bija skolas. Un tad, kad tas liels paldies jums,
pēc jūsu vizītes skolas ir sapratušas to, ka tā ir nopietna lieta. Un tātad kopīga sadarbība ar jums, kopīga sadarbība ar skolām. Šīs sadarbības rezultātā šis tīkls jau ir krietni sakārtojies. Skolās jau arī ir izveidota tātad šī te lietotāju identifikācija. Visi autorizējās, tiek pārskatīts viss tīkls, tad arī antivīrus jautājums ir atrisināts. Protams, liela problēma ir ar tiem datoriem, kurus ir ļoti grūti ieslēgt šajā te kopējā tīklā, jo viņi vienkārši tehniski nav atbilstoši. Bet tas mums ir zem lupas, un mums ir tātad šis te datortehnikas nomaiņas plāns, un arī, kā jūs ieteicāt, arī programmatūras nomaiņas plāns mums ir. Mums ir stingri noteikti standarta programmatūras saraksts, kam jābūt un kas nedrīkst būt. Un stingri noteikta kārtība, kādā veidā mēs vispār pieļaujam kaut ko, kas ir vajadzīgs ārpus šī te saraksta. Un tur ir daudz, kas stāstāms. Ja konkrētāk kaut kas interesē, tad var konkrēti atbildēt. Viens jautājums no tiešreiz nedzirdēja cilvēki. Varbūt jūs varētu vēlreiz precīzāk nosaukt to sistēmu, kādu jūs izmantojat. SCCM, tas ir Microsoft produkts, System Center Configuration Manager. Man liekas, ka vēl viena tāda pavisam, gandrīz jau iezīmējās, bet tomēr, pilnības pēc es gribētu viņu arī iezīmēt kā problēmu loku. Ir tāda lieta, ka pašvaldības un institūcijas, kas arī pilda šos publiskās pārvaldes uzdevumus ik pa brīdim, bet tomēr pasūta kaut kādas programmēšanas darbus no malas. Vai tur weblapu izstrāda, vai tur, tur viņiem vajag. Un patiesībā, mēs esam priekš sevi sapratuši, ka tā ir liela problēma to pārvaldīt atbilstoši tādām labām, teiksim, prakses lietām un panākt to, ka nav tāda situācija, ka tur vienam programmētājiem aizejot, otrs atnāk un saka, šito te es labāk pārrakstīšu nekā tur izmantošu, ja, un tad ir visiem saprotams, ka ir viss slikti, ja, gan slikti tas, ka mēs tik daudz samaksājam iepriekšiem, gan slikti tas, ka mēs tagad divreiz maksāsim jaunajam, it par to, ka viņš veco pārrakst, it par to, ka viņš vēl kaut ko tur dara. Un tad atnāk trešais un situācija precīzi atkārtojās. Tagad tas arī vienkārši tā tīri, lai izskan, ka ir lauciņš, kurš prasa diezgan nopietnas resursus, pieeja un pārdomas un plānošana par to, kas būs uz priekšu. Jā. Paldies jums liels par komentāriem, un man ir radusies tāda laba sajūta, ka neskatoties uz to, vai pašvaldību izpilddirektori vai IT cilvēki, kas varbūt profesionālā jomā to visu daudz detalizētāk pārzina, bet kad mums visiem ir skaidra tieši mūsu pašvaldība, mūsu pašvaldības kapacitāte, iespējamās budžeta iespējas, mēs zinām vājās vietas, mēs zinām sekas, un ja arī šodien vai rīt mēs nespējam rast risinājumus, mums ir skaidrs strateģiski, uz kurieni mēs ejam, un mēs pie tā varam strādāt. Šodien atrisinot tās lietas, kuras varam atrisināt, un perspektīvā plānojam tālāk uz priekšu. Man liekas, tā ir tā labā atziņa, kur es dzirdēju gan no mazākām pašvaldībām, gan arī no lielajām pašvaldībām. Un tā, man liekas, ir tā pozitīvā nots, uz kuras mēs varētu arī beigt šo diskusiju. Varbūt tie, kas mūs ir vērojuši klātienē, es gribētu aicināt ieskatīties Valsts kontroles mājaslapā, kur ir pieejams revīzijas kopsavilkums un varbūt detalizētāk aprakstīti mūsu konstatējumi un darba apjoms un tas, kā mēs šo darbu veicām, lai jūs veiktu savu pašnovērtējumu, izvērtētu savu pašvaldību, kā tas ir tieši pie jums, un varbūt jau veiktu kādus mājas darbus, pirms Valsts kontrole ir ieplānojusi pārbaudes. Paldies jums liels par uzmanību!